Re! Viss ēters ir te! Savukārt kolēģis Aiva Lusta ir devusies noskaidrot, kāpēc mēs esam pārstājuši gludināt veļu. Un izrādās, ka vislielākie novērojumi ir padošies tieši skolotājiem un bērndārza audzinātājām ieraudzīt saburzītus krekls un arī citas drēbes. Daudzi cilvēki uzskata, ka gludināt ir labi, jo karstums iznīcina kaut vai to pašu putekļu ērcīti. Es gludinu visu pēdējo. Visu pēdējo, kas nāk ārā no veļas mašīnas, visu. Ieskaitot zeķes, apakšveļu, visu. Gan savas zeķes, gan vīra zeķes. Gultas veļas nevar uzklāt gultu, ja man nav izgludināta drēbes. Indrai tik ļoti patīk gludināt, ka viņa pat izvēlējusies to darīt profesionāli, strādā veļas gludinātavā. Gludinam bērnu drēbes, bērnu zeķītes, bērnu apakšveļas, bērnu pidžamas. Tad mēs vēl gludinām gultas veļas. Kā jūs redzat šeit, populārākā prece, populārākā lieta, ko mums nodod gludināt, tie ir krekli. Patiesībā galvenokārt tāpēc, ka ir mājās slinkums to darīt un ir grūti to izdarīt. Ja? Jo mājas guldeklis ir mājas guldeklis un mājas guldeklim ir pietiekoši maz tvaika daudzums un to ilgi aizņem laika izdarīt. Ir arī daudz aizņemtas sievietes, kam ir mazi bērni mājās. Kādreiz jau bērniem tik ļoti lielu uzmanību nepievērs, kā tagad bērniem pievērš uzmanību. Vienkārši nav laika, ja? Bet grib tās drēbītes smukas un izgludinātas. Tāpēc arī viena daļa varbūt arī ir, kas negrib gludināt. Es zinu pat tādus cilvēkus, kam pat gludekļa nav mājās. Vienkārši uzvelk un iet. Gludināšanai ir ne tikai estētiskā nozīme, jo citiem nav jāskatās uz tavām saburzītajām drēbēm, bet tā arī nāk par labu veselībai. Līdz šim man likās, ka gludinot pie kaut kādas konkrētas temperatūras, ja, ko pieļauj, tur ražotāji ir zīmes nolikuši, pie kādas temperatūras var gludināt, lai nesabojātu audumu, ka to putekļu ērcīti tomēr var izkūpināt ārā no tā auduma. Tā putekļa ērcīte jau tajā apģērba gabalā vai tajā palagā vai dvielī, ja būs tās drēbes mazgāts jau 60 grādu temperatūrā veļas mašīnā, būs jau aizgājuši bojā. Tātad mēs jau tikai vairs tos beigtos līķīšus varbūt piegludināsim vēl vairāk. Bet tā jau tās galvenā problēma parasti ir, no kurienes nāk tiem cilvēkiem, kam alerģija pret tām mājas putekļa ērcītēm, ir tie madrači, spilveni, segas. Veļas gludināšana, cilvēkam, kam tā ir, piemēram, kā fiziska nodarbība, tas jau ir pluss, ja? Ja neko citu, tad vismaz veļu pagludina. Un ir jau pat pētīts, ka samērā liela enerģija ir vajadzīga, lai gludinātu veļu. Mikrobus arī iznīcinām. Tātad, ja ir sevišķi kaut kāda brūce vai kaut kāda ievainojumi, vai tiem, kam ir, piemēram, kādi saskrāpējumi uz ādas, runājot par sevišķi par virtuves dvieļiem, ko arī mēs pie traukiem liekam un ko ēdam, tad no tiem traukiem un karotēm, un tad arī šeit noderētu tā gludināšana, tie ir tādā kā dezinfekcijas lieta. Daļai sieviešu nepatīk gludināt ne jau slinkuma dēļ, bet gan tāpēc, ka, piemēram, biznesa kreklu gludināšana ir nopietns pārbaudījums, tāpēc neliels paraugu demonstrējums, kā to pareizi izdarīt. Varam sākt ar apkakli. Jā. Un pēc tam plecu daļu liekam uz dēļi gala. Nākošais ir piedurkņu gali. Tas nozīmē, ka mājās vajadzētu būt gludināmam dēlim? Varētu būt, jā. Piedurkņus var gludināt dažādi, bet mums ir pamatā klienti, kas nevēlās, lai šeit būtu vīri. Tad izgludina priekšpusi un muguru. Gludinot tēkreklus un džemperus, vispirms jāizgludina sānu vīles. Dakteri saka, ka gludināšana ne tikai nomierina nervu sistēmu, bet palīdz arī nodedzināt liekos taukus, jo 1 stundu gludināšana esot pielīdzināma 15 minūtēm skrējienu.